Sveiki, skatītāji! Šodien uz ekrāniem nonākusi jaunākā pašmājas spēļu filma Seržanta Lapiņa atgriešanās. Mēs dodamies noskaidrot, ko par to domā kino Citadele apmeklētāji. Krists Lapiņš, atvaļināts no bruņotajiem spēkiem. Viņš ir atteicies no medikamentiem un gatavojas jaunai dzīvei. Dīdzis Budļevskis, nelokāms likuma sargs. Viņš nesen iepazinies ar satriecošu blondīni. Un Ervīns Meijers, savas dzīves saimnieks. Viņš nedzer jau 3. dienu, jo cenšas atgūt sievu. Nu, parādi. Jā. Pasmaržo. Kolēģi, man jāinformē, ka pamatārstēšanai atvēlētais laiks 52 dienas ir noslēdzies. Notikumu virpulī, kurā nekas nav tā, kā izskatās. Viņi visi nodzīvos savas dzīves trauksmaināko dienu. Klausies, es tev īdot sūtu katru dienu. Aizmirstām, ka pie stūras dzērt nedrīkst? Tā. Viņai ir štucers. Kas? Pieņemsim, ka es saprotu tavu apgalvojumu, ka es nesaprotot, vai man tas ir vajadzīgs. Man tas ir vajadzīgs. Kur ir Ivā? Valsts policija 5 soļus atpakaļ! Vecākais inspektors Budļevskis! Seržanta Lapiņa atgriešanās. Andris Keišs, Gatis Gāga, Vilis Daudziņš, Guna Zariņa, Kaspars Notiņš, Baiva Broka un Lilija. Filma patika. Es par viņu tā kā lasīju, es iedomājos, ka viņa nebūs tik interesanti. Bet, brīžiem bija tā, ka līdz asarām smieklīgi. Zinat, man filma atstāja lielu iespaidu un skatoties, man liekas, ka lielākā veiksme ir tā, ka šis ansambls, kāds jau ir teātrī, jo es pirmo reizi redzu, kad latviešu kino nav tā teatrālisma, kad ir tā kā dzīvē. Un otra sajūta man bija tā, kad es domāju, kad mana ģimene un es esmu laimīga, kad no tām problēmām, kas šeit, tik būtiski, es saprotu, ka tas ir sabiezināts, kas te ir viss sižetā parādīts. Bet paldies Dievam, ka mani bērni, un es ceru arī mazbērni, nesastapsies ar to, kas šeit ir. Bet filma vispār ir laba, un Keišs ir mans mīļais aktieris. Es viņu atceros no Otello, un tā kā viņš šeit šo galveno lomu rādīja. Slava tātad jaunajam Rīgas teātrim. Ja? Tātad viena laba filma. Un 5 balvu sistēmā, cik jūs viņai liktu tādu vērtējumu? Es liktu, protams, 5. Kaut kur 4,5. 4,7. Šoreiz tas arī viss. Ģērbieties silti un tiekamies jau nākošreiz!